Šobrīd tomēr nedaudz atgriežamies pie futbola laukuma. Un ne tikai futbola laukumā, bet tur, tu zini, tur ir sānu līnija un tad ir tā kā tie rezervistu soliņi. Un uz rezervistu soliņa dažreiz sēž, dažreiz stāv arī galvenais treneris un citi treneri. Esmu pats personīgi šodien runājis ar futbola faniem, kuri, viņi nav žurnālisti, viņi nav apskatnieki un viņi varbūt neredz to finansiālo kopainu, viņi varbūt nezina vispār, kas tas tāds Arčuns Milovs, bet viņi saka tā, ka aizies Viktors Moros uz dziļākiem ūdeņiem un RFS nepazudīs no vispār kartes, kā tu minēji, bet vienkārši izlaidīs gaisu un nebūs nekā ne tu, tas, kas ir šobrīd. Tavs komentārs. Man grūti šo komentēt, jo es pats nezinu, kas būs tajā brīdī, kad Viktors aizies. Ja viņš aizies. Un kad viņš aizies, nezinu, kā pareizāk teikt. Jo es domāju, viņš ir ļoti būtiska viņa loma, to grūti novērtēt viņa lomu mūsu panākumu. Viņa ir ļoti liela. Bet cik liela un vai es nedomāju, ka viss sabruks. Es protams, domāju, ka tomēr, ja tā notiks, mēs ceru, ka varēsim atrast citu galvenu treneru, kurš pārmantos to, kurš turpinās vadīt klubu un veiksmīgi, bet uz šo man grūti atbildēt. Es zinu, ka tas būtu ļoti liels zaudējums klubam. Cik liels, vai mēs varēsim pārkārtoties un turpināt būt tikpat veiksmīgi, uz to, es domāju, nevienam nav atbildēs. Mēs redzam gan pasaules futbolu, gan piemērus, kad aiziet treneris un ļoti ilgi klubs nevar nekā atkal sākt uzvarēt, bet arī redzam gadījumus, kad turpina spēlēt tikpat veiksmīgi. Tātad es ceru, ka pēc iespējas Viktors ilgāk būs pie mums, bet kas būs, un kad viņš aizies, man to ļoti grūti. Tu atceries, kā Dambrauskas aizgāja pēkšņi negaidīti, tad pirms pašas sezonas sākumā ar Morozu jūsu tās attiecības un ilgadējā sadarbība liek domāt par to, ka, ja jūs šķirsaties, tas būs tā kā mazliet vairāk ieplānots un tādā mierīgākā fāzē, kad jūs varat pagūt sagatavoties tam, vai tas ir futbols un var būt jebkurā brīdī. Es arī ar Dambrausku tā domāju, ka būs kaut kā citādi, ka mēs varēsim mierīgāk sagatavoties un tā tālāk, bet sanāca tā, kā sanāca. Tad, ja tu man jautāsi, vai es pieļauju, ka Viktors vienu dienu atnāks un teiks, es rīt eju prom, es nevaru iedomāties, ka tā var būt. Ka šīs var tik strauji notikt, kā notika ar Valdesu. Bet tas ir futbols, ja Manchester United piezvanīs, piemēram, tas es pats viņam pateikšu, ka viss tev rīt vajag iet, prom. Es tieši kaut kur līdzīgi vēlējos to vaicāt, jo Viktors Moros, es nezinu, cik tos ir gatavs runāt par viņa piedāvājumiem, jo tie ir viņa piedāvājumi, bet viņš ir atklājis jau, ka jau pirms gada ir bijis kaut kas, un jautājums ir sekojošs. Es saprotu, ja būs Manchester United vai kaut vai Benfica vai kaut kas tam līdzīgs, tad viņš jau tiešām būs ātri prom, un tu viņu pats mudināsi to darīt, spērt to soli. Vai ir bijušas situācijas, kad it kā ir piedāvājums, konkrēts piedāvājums, bet tas progress vai tas solis uz priekšu nav tik liels, un varbūt viņš konsultējas ar tevi, un jūs kopā, vai varbūt viņš pats priekš sevis nolem, ka es vēl šeit palieku, man šeit ir laba opcija, čempionu zars ar RFS, viss kārtībā, un tas piedāvājums nav tik salds. Ir bijis kaut kāds balansa robežas? Pirmkārt, es varu atklāt, tas būs insights tavam raidījumam, ka mēs tikko sarunājam pagarināt līgumu uz nākamam, vēl uz 2 gadiem, tad respektīvi vēl uz 3. Tas jau, lai viņš neizietu par velti, lai RFS pārdotu viņu Manchester United par 5 miljoniem. Nē, jau dēļ tā. Tas ir, kā es arī ar viņu runāju, mums nav vajadzīgs līgums kā tāds. Tas ir vairāk, ir kaut kādas formālas lietas, kur ir vajadzīgi vienkārši, lai nedomāt, man pēc gada beidzas līgums, vajadzēs vēl pagarināt, lai spēlētāji būtu droši par to, ka mēs runājam par ilgspēju. Man ir svarīgi, lai mēs varētu pateikt spēlētājiem, ka Viktors būs šeit vēl
3 gadus. Protams, viss kaut ko var mainīties, bet ka mūsu vēlme ir, ka vismaz vēl 3 gadus viņš šeit nostrādās. Tātad tas ir vajadzīgs nevis man vai Viktoram, tas vairāk ir vajadzīgs klubam, organizācijai. Bet atbildot uz tavu jautājumu, es zinu, ka viņš ik pa laikam dabū kaut kādus piedāvājumus. Mēs par šo ar viņu runājām, cik pievilcīgam vajag būt tam piedāvājumam, lai viņš aizietu. Uz to skaidras atbildes nav, jo visu laiku mainās, bet es domāju, ka, ja mēs runājam par top 5 līgas klubu, tas ir paši saprotams, ka tad vajag spērt šo nākamo soli. Viss, kas ir pa vidu, tur vajag ļoti konkrēti skatīties uz no kurienes nāks tas piedāvājums, kāda tur ir vide, kas ir sporta direktors, kādas... Cik bieži viņi atlaiž trenerus? Cik bieži viņi maina trenerus. Un tā tālāk, kādi ir mērķi vai. Jo, ja Viktors aizies no mums, tad, un mums būs jauns galvenais treneris, viņš arī nevarēs tur pēc mēneša, piemēram, atgriezties, visdrīzāk. Tad viņš arī, es domāju, negrib mainīt tikai, lai kaut ko pamaina. Viņam jābūt drošam, ka tas kaut kas nopietnas, kaut kas ilgtermiņa un tā tālāk. Tad tāda skaidras atbildes nav, bet mēs par šo ļoti atklāti runājam. Bet viņš arī, vajag saprast, ka viņš ir tāds cilvēks, kurš nekad neko nedarīs aiz muguras, un ja būs tāds piedāvājums, tad mēs par to varēsim ļoti atklāti parunāt, un es pat pieļauju, ka gadījumā, ja, piemēram, kaut kāda iemesla dēļ es pateikšu, zini kā, tagad tu mums esi vajadzīgs, lūdzu, nepieņem šo, izņemot kaut kādus ārkārtīgus, nereālus piedāvājumus. Es domāju, ka viņš tad arī paliks. Tad mūsu attiecības, es domāju, ļauj mums ļoti, ļoti tā atklāti un pat varbūt sirsnīgi runāt par tādām lietām.